Te ir tunels? Te nav tunelīts izveidots. Bet tas, kas te ir problemātiski, tu atbrauc. Piemēram, no Ogres puses vai no Rīgas puses, tu it kā pārā Ogrē šeit pa vidu, tās trepes, kas iet uz leju, ir šaušalīgā stāvoklī. Tā ir kā neviens nemācātu trepes nekad uztaisīt. Tu vispār te redzi trepes? Jā, viņas diezgan sūdīgas trepes, jo tur actually nav trepes. Šis tāds piemiedz ar aci joks reizēm, tas ir tiešām nozīmē sūdīgas. Cilvēki nav higieniski. Tā kā es strādāšu pie tā, lai te ir labākas trepes. Pasakot, viss, kas ar Ogri ir sačakarāts, mums ir... Ogre būtu laba, ja pat to pārvietošanās pa Ogri būtu daudz atvieglotāk. Bet varbūt mums vajag vienkārši likvidēt Viķu dzelzceļu kā tādu. Kāda es tad atbraukšu uz darbu? Brauksti ar pasā. True. Ok, pierunāja mani. I'm sorry, what are you doing? Nu, tu teici, jālikvidē dzelzceļš. Tā ir laba doma. Man ir problēma arī ar stācijas sēku, bet tā ir problēma visā Latvijā. Es nezinu, kam pieder stācijas sēkas, bet neviens pa viņām nerūpējas un viņas visas vienkārši nopūt. Ļoti daudz, kur tām ir vēsturiska liela sporša un svarīga nozīme, viņas visas vienkārši tiek atstātas, lai nobeigtas. Pikts par to. Viņi daudz, kur ir skaistākās ēkas mazajās pilsētās, un tad viņas vienkārši apauga ar zāli no jumta. Jo neviens pa viņām nerūpējas. Briesmīgi, absolūti briesmīgi. Jā, pie reizes. Ja jau jums nepatīk tās stacijas sēkas, ja jums pa viņam nerūpēties, tad vienam tās netiks. Varēsiet skatīties savām 100 gadu vecajām bildēm. O, cik skaista stacija. Bija skaista stacija. Un jūs visi to sabojājāt. Oh my God. Es jūtu, ka Dāvidam ir... Viss! Ir arī apriebies dzelzceļš. Viss! Nost ar to visu! Jā! Dāvid, tu esi gatavs? Pagaidi, tur vienā vietā neuzsprāg vēl. Pagaidi. Pagaidi, tu kaut ko uzspridzināji? Man kaut kas soļ! Ko tu neteici, ka tu spridzini?